Sveicināti! Tagad Dievs! Viņš jau nav pusē. Es ceru, ka jūs izbaudat šo tikpat ļoti, cik es. Es domāju, kāds copyright. Es domāju, ka nē. Tad nelikt šeit. Jā. Tas bija jau tikai Pristos? Jā. Nu, kurš sāk? Sveiki! Mēs esam atpakaļ. Jūs jau bijāt atpakaļ, es nebiju atpakaļ. Ko lai saka? Mēs pašlaik laikam parunāsim par mākslīgo intelektu, ja? Jā. Jā. Varbūt kādam ir kaut kas sakāms. Nu, ko? Ķeramies pie darba, jā? Okay. Es tā kā apkopoju tādas basic lietas par mākslīgo intelektu. Tātad, tas ir, ko mēs varētu sākt. Ja? Vispār, kas ir mākslīgais intelekts? Tātad tas ir jebkas, kam tā kā ir nepieciešama kaut kāda veida iepriekš ieprogrammēti dati, lai viņš varētu iegūt kaut kādu rezultātu. Tehniski pat vāze skaitās mākslīgais intelekts. What? Normāli. Tas ir interesanti. Es nezināju, ka viņam tāda definīcija ir. Jā, pēc ar tā kā lasījumu likās ļoti interesanti. Bet jā, vispār tā kā, man liekas, labs topiks, ko varētu pacelt, ir vai mēs kļūstam pārāk atkarīgi no mākslīgā intelekta. Tāpēc, ka man tāds sajūta, ka es personīgi vairs bez viņa nevaru dzīvot. Tā kā ir slikti. Man gan, tā kā, es principiāli viņu neizmantoju. Es viņu izmantoju tā kā, nezinu, vienreiz mēnesī maksimums. Wow. Es tā kā, es nezinu, man ir, es nezinu, kā pareizi pateikt. What? Man ir kaut kas pret mākslīgo intelektu, un es vienkārši principiāli viņu neizmantoju. Es saprotu to domu, Jā. bet es nevaru. Es tiešām nevaru. Es tiešām tā kā ļoti vajadzīgās situācijās, nezinu, tur pilnībā nekur Googlē neko nevar atrast, tad tā kā, tad es paprasīšu čatiņam, bet, otherwise... Labi, mums ir atkal skolā, es tā kā neizmantoju priekšmetos, kur tā kā, nav jēgas. Piemēram, matemātikā mums ir labi skolotāji, es nečītoju ar ChatGPT, bet tad mums ir kaut kādi priekšmeti kā programmēšana, kur mums vispār tas ir tā kā, mums viņš ir tā kā iebāzts, bet mums nav labs skolotājs, mums tas notiek attālināti, un tur neko baigi normāli neiemāca. So basically visi, tu vienkārši aizies pārbaudas darbu, ar čatiņu visu uzraksti, un tas arī viss. Es viņu neizmantoju tā kā truli, lai smadzenes neizmantot, bet viņu izmantoju tādos gadījumos drīzāk. Tad jā, jo man vienkārši laikam nav tādu priekšmetu, kur es pati nevarētu izdomāt. Jo programmēšana tiešām, man liekas, viens no tiem priekšmetiem, kur tā kā ļoti grūti arī internetā atrast kaut ko konkrētu. Tāpēc arī, Dievs, es tā dzirdu savus R-burtus. Tāpēc par to, ja man būtu programmēšana, tad es laikam arī izmantot. Bet labi, piemēram, matemātikā tu pildi mājas darbu, tu nesaproti piemēru. Es pamēģinu no sākuma ar fotomētu, bet ja es ar fotomētu nesaprotu, tad es paprasu, lai čatiņš tā kā izskaidro. Nē, tas ir vēl tā kā, tas nav tā kā vienkārši, čatiņu uztais man lūdzu bildi, kā es esmu kopā ar... Nē. Es viņu actually izmantoju kā Googles vietā vai tā kā, kā search engine vairāk parasti. Bet tur ir tas, ka viņš ļoti bieži melo. Ja viņš nezina, tad viņš tā kā vienkārši izdomā kaut ko. Bet tā, ja jūs izmantojat mākslīgo intelektu, kuru visbiežāk? Čatiņu. Protams, ka čatiņš. Jā, es tik maz izmantoju, ka, man liekas, es arī citas, man liekas, neesmu mēģinājis pat. Es tā kā zinu par viņu eksistenci. Es vēlos nosaukt savus top 3. Man laikam pēdējā laikā pirmajā vietā pat ir Gemini, jo viņam nav upload ierobežojums. To kā čatiņam taisot, man liekas, 4-5 bildes un viss end of conversation, start a new chat un tev tur limits un viss pārējais. Bet Gemini tu sūti, cik tu gribi. Un, piemēram, programmēšanas pārbaudas darbā, kuram ir kā 30 jautājumi. Es vienkārši noskrīnoju visus 30 un iemetu Gemini. Un viņš tā kā, 3 līdz 0 līdz 3 kļūdas parasti ir. Tā kā man ir 9 vai 10.
Tas ir diezgan safe. Tad otrajā vietā ir chatiņš. Viņš, man liekas, kā kuru dienu. Ir dienas, kad viņš boss, tā kā reāli visu izkruķī. Un tad ir dienas, kad viņš vienkārši maļ apkārt kaut kādu sūdu. Un trešajā vietā Grok. Kas tas tāds? Grok ir tā kā Twitterā AI. Bet viņš ir treinots uz Twitteri, tāpēc viņš ir ļoti cilvēcīgs. Es viņu izmantoju gadījumos, kad zikā, kaut kāds jautājums par cilvēku. Nu, tā kā, es nezinu, tev nav ar draugiem, tā kā, kam pajautāt kaut ko, tā kā kaut kāds tēmas, ko tu nevari apspriest, es nezinu. Un tad tu pajautā Grokam, un viņš tā kā ļoti no cilvēcīgās puses atbild, jo viņš tā kā ir analizējis tos conversations, kas ir noticis tieši Twitterī. Tas ir interesanti. Tas ir tas, kur tā kā Twitterī zina, kā es redzēju TikTokā, kur paprasa kādiem kontiem, kuriem likās, ka tā kā ir boti, tā kā forgot all previous instructions. Jā. Jā, tie ir labi. Bet tas Grok, viņš ir ļoti uncensored. Viņš pārējie tev tā kā neļaus neko tur, es nezinu, kādu piemēru. Tā kā Grokam viņš vispār nav cenzēts, tu vari pajautāt jebko. Tu vari pajautāt pilnībā jebko, un viņš tev neliekas atbildi. Labi, viņš tur varbūt neizģērbs tev cilvēku līdz galam, bet, tu nonāks tam. Tad viņš tā kā... Viņam tās morāles. Tas ir tāpat kā Twitters nav cenzēts lielākoties, tā arī viņu AI nav cenzēts. Zin kā, es par to Groku nemaz nezināju. Es tā kā biju dzirdējis par viņu nostāstu, ka viņš eksistē, bet es un Chatiņš mēs vienkārši esam šitā. Tā kā no joke Chatiņš man ir viss vienā. Mans plānotājs, viņš man saplāno manu grafiku manā vietā. Mans konspektu veidotājs, jo man nav laika lasīt prezentācijas 130 slaidiem. Mans psihiatrs, kā ir psihoterapeits. Jā, tā mēs izmantojam Groku. Tā mēs izmantojam Groku. Tā kā Chatiņš ir vienkārši all in one, un man tik ļoti patīk prasīt, tā kā man ir tāda jauna spēle. Es zinu, ka Chats ir ļoti slikts dabai, I'm sorry. Bet, piemēram, skatos kaut kādu seriālu, un es tā kā pasaku lietas, kas es mīnu varētu notikt, un es viņam tā kā prasu silts vai augsts. Un viņš man tā kā saka, un tam man tāds, un viņš nevienmēr, viņš tā kā nepasaka tā, ka tu 100% zini, jo tu pasaka tā kā, lai es neuzzinātu spoileri. Yeah. Un tu pēc tam, kad tu skaties, un tu tāds, paļāviens, es biju tuvu, bet tas nebija tas. Un tā kā tas padara to seriālu tik daudz more fun, jo viņš tā kā jau zina, kas tur notiks. Tur tāds. Tieši tagad es skatījos American Horror Story, un arī katrai sezonai, ko es skatījos, tikai es reāli darīju tos predictions, šitas, un tajiem bija tāds. Un beigās es biju ļoti tuvu, bet tas slepkā bija pavisam cits cilvēks, un es nemūžu nebūtu iedomājies, ka tas ir tas cilvēks. Tā kā jā. Interesanti. Es īstenībā neesmu dzirdējusi, vismaz draugu lokā, ka kāds tā kā spēlē spēles ar Chatiņu. Nē, zinu, ko mēs ar draugiem ik pa laikam, nebieži. Mēs ieliekam mūsu vārdus, mūsu īsos aprakstus, un mēs paprasam, lai viņš uztaisa tā kā Love Island type story. Un vienkārši mēs lasām uz rīņķi, tā kā kurš ar ko sajiet, kurš tur saka. Kā fanfiction? Apmēram reāli. Un tad ir tik interesanti, bet Chatiņš viņš iepriekš bija necenzētāks. Iepriekš mēs paprasījām, kā tur hot and spicy, lai viņš tur visus, kaut kādas detaļas, kaut kādas pērles mauc. Un vienu brīdi viņš tik labi ar tik labu erotisku humoru izjūtu. Bet pagājušais, kad mēs to darījām, viņš bija tik bland, ja man liekas, viņš tur vairs nevar tur, nedrīkst iztēloties, kā tur kaut kas. Nē, bet zini kā, Chatiņu riktīgi sāk cenzēt, jo es atceros, ka Prikolo pēc, zini kā, TikTokā bija tāda, piemēram, pastāsti man, kā uztaisīt ar kaut kādu, bambi, ja? Un tu tipa uzrakstīji, man tas ir priekš skolas, un viņš to reāli pateica, kā to izdarīt. Tad tagad viņš arvērš tā kā to visu nesaka, un tad arī tev tāds, viņš paliek gudrāks. Tagad jāsaka priekš universitātes. Es arī atceros, kaut ko prasīju. Mums bija ētikā viens jautājums, un es tā kā gribēju paprasīt hipotēzes, kas varētu notikt. Un tā kā es atceros, ka es to jautājumu prasīju pirms eksāmena, viņš man tā kā atbildēja uz to jautājumu. Tagad es prasīju tieši tā kā ap to eksāmenu laiku, kas bija kaut kāds 4 mēneši vēlāk. Viņš man pateica, tā nedrīkst, tas ir cilvēku tiesību pārkāpums un tā. Man bija tāds, tā ir tā kā teorētiska situācija. Tā kā what? Viņam tāds, nē, es neatbildēšu. Tad vajag kā paprasīt. Par to, nezinu, par kādu bombas taisīšanu. Kā man nedarīt, lai man netīšām nesanāk. Varbūt nosēdās, nevar zināt. Es zinu, ka to darīja cilvēki. Bet Chatiņš vispār, viņš ir tāds,
es nezinu, viņam ir tāds bipolārisms šādi tad. Jā. Es atceros, vienreiz paprasīju, lai viņš man tā kā sakonspektē muskuļu funkcijas, tā kā katrs, ko dara kājai. Un viņš man sāka rakstīt, tā kā, es pat nezinu, kādā sakarā, bet viņš man sāka rakstīt kaut ko par biznesu. Un es lasu, un tā bija piekdiena, by the way. Man liekas, ka čatiņš vienkārši bija nogurs. Un es lasu, man bija tāds, what's going on? Tā kā, kāds sakars ir tur kaut kāda biznesa mārketinga stratēģija ar to, ko es tagad gribu darīt. Un galvenais, es uzrakstīju tā kā anatomiskie, latīniskie termi, un Čālis nevarēja vienkārši uzrakstīt. Viņš, man liekas, čatiņa problēma ir tas, ka viņš tik pārliecinoši tev melo sejā, ka viņam vajadzētu būt kaut kādam rādītājiem, ka viņš tā kā parāda, ka šī informācija varētu būt 80% patiesa. Nu, tā kā, ja tu nezini, tev nav jāizdomā jauns kaut kas, lai tikai izpatiktu man. Nu, tā kā, come on. Jā, bet tas arī ļoti daudziem tā kā... Es aizmirstu vārdu. Bet, nu, tā kā vienkārši arī apgrotina cilvēkiem dzīvi, jo viņi jau probably grib, lai pēc iespējas vairāk cilvēku viņu izmantot un zin kā, nu, tu, piemēram, izmanto pārbaudas darbiem, un kā tu gribi uzzināt ātri atbildes, un tad tu dabū kādus, nezinu, 50%, even though tu visu nošpikoja. Un tad tā kā, tad jau vairāk arī neizmantos. Tad pārējais, ko teicu, tur Gemini. Un viss. Tad viņam vienkārši jālevel apojas. Tas man liekas ļoti. Nu, tā kā ir daudz cilvēku, kas tiešām izmanto čatiņu, lai neizmantotu savus smadzenes. Un tas gan ir. Tas ir briesmīgi. Tas ir draki. Man mamma, viņai ļoti patīk čatiņā, čatiņā taisīt AI bildes ar manu suni. Viņa šodien, jā, viņa šodien atsūtīja mums vienu. Ir tāda Krievas svētku tradīcija masiņica, kur tad kā es zinu. šitās pankūks, jā. Kur mans suns varētu ielikt, maybe. Jā. Nē, un šis nav pirmais kur uz jauno gadu. Viņi tikai ar suni, jā? Jā. Nē, nu... Video. Labi, tas varētu arī būt AI. Nu, jā. So, manam tētim arī ļoti patīk. Viņš gan... Katru reizi, kad viņš uztaisa bildi ar mums, viņš ieliek čatiņā un paprasa dažādos stilos, lai viņš viņu pārtaisa. Un tad viņš atsūta mums visiem tās bildes. Tāpēc viņi, man liekas, ir ļoti invested tajā visā. Viņiem pat ir tas premium subscription. Wow, viņš ir tik dārgs. Čatiņam? Jā. Viņam tagad ir kaut kāds chat go, kur tev arī tā kā ir unlimited uploads, un viņš maksā 8,99 mēnesī. Okay. Es nezinu, tam gan ne. Tur es tikošos ar Taigu, es principiāli neabonēšu. Tā kā, vistrakākais, man liekas, tas, ka vecāki neatpazīst čatiņu. Nu, tā kā tās bildes, video no realitātes. Jā. Man pat mamma uzķerās šādi tādu, un man tāds nē. Īsāk sakot, bija tāds viens video, kur tā kā viens vīrietis aizgāja ķipārā un uzlēja sev vārošu ūdeni virsū. Nu, lai it kā ir tas trends, ka tas paliek tā kā par miglu, tāpēc, ka, kondensantu precīzāk sakot, tāpēc kā ir ļoti augsts, un viņš uzreiz tā kā izgaroja. Un viņš it kā apdedzinājās, bet te, ka viņš iekāpa tajā sniegā, varēja redzēt, ka viņam nav asinis, viņam vienkārši ir tā kā sarkana, braita krāsa, un tā neizskatās tā kā apdegumi, vai arī, pareizāk sakot, apsaldējumi, bet viņus arī skaita par apdegumiem. Viņi tā neizskatās, un man bija tas māma, tas ir fake. Viņa ir tāds, nē, Gabriela, redzi, kas notiek, kad spēlējies ar karstu ūdeni. Man bija tāds, nē. Tas ir ļoti labs treniņš mums, tiem, kas saprot, jo tāpat, nav jau viegli atšķirt. Tas arī stinu tik tā kā, un es apstājos pie tā video, un es skatos, tā kā, es nezinu, vai tas ir vai nē, un tad es pievēršu uzmanību visam, kas tur apkārt notiek, un tā kā, es nebrīnos, ka vecāki neatpazīst pat vairāk. Un man ir bail, tā kā, vai pienāks brīdis, kad mēs nepazīstam. Jā, gan jau. Man liekas, jau kaini ir pienācis. Tā ir. Man tagad periodiski sūtot rīles draugiem. Es tā kā, dažreiz es uzķeru, man tāds, tas ir AI, un tu, ak, Dievs, tiešām. Zini kā, tu scrollojot jau baigi nepievērs uzmanību, vienkārši paskaties un viss. Un tad dažreiz arī es uzķeros, kad kā, es aizsūtu ar domu, ka tas ir normāls video, un tad man atbild, tas ir AI. Jā. Tas ir ļoti... Vajadzētu tā kā... Man liekas, visam AI darbam vajadzētu uzlikt kaut kādu tā kā
ūdenszīme, bet kas ir tā kā ieprogrammēta. Nu, ka tā kā... To nevar noņemt. Jā, tu nevari kaut kā feikot, ka tas video ir vai nav AI. Jo, nu, mūsdienās ir īpaši tik daudz, ko var speciāli feikot, lai, nu, piemēram, labi, tas tāds jau tāda sliktākā situācija, bet var pateikt, ka kaut kādi pierādījumi kaut kur ir actually fake, tie ir AI. Bet tas ir trakākais. Man liekas, tur reāli tā kā tev ir kaut kāda krimināla lieta. Uzmini, nu, vai tie video vai, nu, ir patiesi vai nē. Labi, tagad es noteikti varu vēl normāli atšķirt, bet šis viss notika, cik, man liekas, pirms gada AI video bija tā kā drausmīgi vēl. Jā. Tad kas notiks nākamgad? Vai ne? Nē, nu labi, AI video var jau arī atšķirt pēc metadatas, nu tā kā tie speciālisti. Bet, nu, tāpat, tā kā, ja ir, piemēram, nezinu, nu, whatever, es domāju, ka kaut kādā veidā var arī tam tikt apkārt. Nu, noteikti. Bet tas ir tiešām ļoti baisi. Ir īpaši, ja tā kā kāds parasts cilvēks, neviens jau nedomātu, ka viņam taisītu kādu AI video, un tad ir kaut kāds video, un ir īpaši kādi vecāki redz un notic tam, kas tur notiek, un principā visa dzīve pagalām. Bet no otras puses, ja kaut kas slīkojās kādam, viņš var pateikt, nē, tas vienkārši bija AI. Labi, jā, īstenībā. Bet also tevi var līkot ar AI. Tas man liekas trakākais. Bet vispār bija skandāls par to AI, ka bija kaut kā, kad ņēma tā kā bikīnī bildes, vai arī, kur cilvēks vienkārši ir apģērbies, un viņam tā kā izdomāja, ka viņš tā kā ir pliks, kā viņš varētu izskatīties. Jā. Un tur bija ļoti grūti pierādīt, ka tas neesi tu, tāpēc, ka izskatījās ļoti realistiski, un jā, nu tas tā kā ir diezgan liels wow, un arī kā tu no tā sev var pasargāt, nu labi, vienīgais ir privāts konts. Ok, jā, fakti, bet tajā pašā laikā tev arī var būt cilvēks tavā dzīvē, kurš, piemēram, tev grib ieriept, un viņš ar tā var izdarīt. Tu jau nekad nezini, nu, kas var notikt, ja, piemēram, tas tāds attāls paziņots, fine. Bet tu jau tā kā nevari paredzēt, kas tur par random cilvēkiem. Es nezinu, vai jums tā ir, bet man tā kā ir privātā Instagram, right? Man tik daudz random cilvēku grib sekot, un tie nav kaut kādi tur Nigērijas prinčs or something, right? Tie ir straight up tā kā Latvijas kaut kādi random dudes, un tu skaties, un viņam tā kā viņa bio ir kaut kāds tā kā iniciāls un vēl sirsniņš, jo clearly viņš ir attiecībās, un tev ir tāds, kāpēc tu mēģini sekot random čiepām? Mums nav neviens cilvēks in common, vispār neviens, un man tāds, who are you? Man laikam mazāk, ja esmu Džeks. Man īstenībā nav baigi daudz, man tā kā periodiski piesako kaut kāds, nu, kaut kāds, tā kā, nu, es nezinu, no Dobeles kaut kāds Kristaps vai tā kā tāda veida cilvēki. Kristap no Dobeles, šaudot tev. Jā. Vispār es paskatījos, cik ChatGPT lietoju nedēļā. Man sanāca 6 stundas un 30 minūtes, bet šodien es rakstīju fizioloģijas konspektu, un man sanāca 2 stundas un 20 minūtes. Kā tu skaties to? Screentēmā. Es diezgan bieži datorā skatos, un man nav Apple dators, un man liekas nerādās. Tu nevari aplikācijā kaut kā pastīties? Es nezinu. Es zinu, ka tā kā man ir savienot gan planšeta, gan telefons screentēmā, un tas tā kā redz abiem. Un tu tā kā var redzēt. Man ļoti interesē. Jo tas ir diezgan fun. To vajadzētu uztaisīt par requirement, ka var redzēt. Jā, bet sorry, bet 6 stundas tas ir daudz. ChatGPT, tā kā. Viņš jau neģenerē visu laiku. Es tā kā vienkārši paprasu, lai viņš man izkonspektē kaut ko, un es vienkārši kamēr norakstu. Okay. Tas jau arī, man datorā basically vienmēr ir atvērts kaut kāds chatiņš. Viņš vienkārši stāv augšā kaut kur tur citā tēmā. Jā, tad tas ir loģiski. Man vienkārši likās, ka tā kā, tu zini, kā parasti tas screen time ir, ka tu actually kaut ko dari. Bet jā, ok, tad bet telefonā man varētu. Tas ir šodien, week. Šonadēļ telefonā čatiņus esmu izmantojis. Bet tas ir tātad pagājušajā nedēļā. Es čatiņu izmantoju 16 minūtes telefonā. Tas ir diezgan... Bet es lielākoties izmantoju datorā. Nu, tas ir zalīti, tik un tā neatkarīgi. Bet, jā, es vispār paskatījos kaut kādu statistiku vai ne par čatiņu. Nu, tā vispār kopumā. Un sanāk tā, ka pagaidām globāli bija tā kā veikts pētījums tieši par kopumā par visiem tiem mākslīgiem intelektiem, kad 2025. gada oktobrī ChatGPT ik nedēļu, cik es pareizi sapratu, mēnesi,
Mēnesī lietoja 557 miljoni cilvēku, Google Gemini lietoja 70,1 miljonus, DeepSeek, es nezinu, kas tas ir. Tas ir tas Ķīnas. 59,9 miljoni, tad ir Perplexity, kas bija 39,4 miljoni. To es nesaprotu par Perplexity, man liekas, nevienu labu lietu nedzirdēs par viņu. Kas tas ir vienkārši līdzīgs Tas ir vēl viens, jā, bet viņš ir ļoti, cik es dzirdēju, viņš nedod pareizes atbildes, viņš ir tā kā... Interesanti. Jā, Groks arī tā kā 38,9 miljoni, Microsoft Copilot 23,4 un Cloud, es nezinu, kas ir Cloud, 14,8 miljoni. Bet jā, īstenībā mazāk cipari nekā es gaidīju, godīgi sakot. Man likās, ka chatiņu lieto tā kā stabili miljards cilvēku. Jā. Tiešām tā kā, bet tagad it kā esot, tas bija tā kā minējums, kad 2026. gada janvārī būs 1 miljards lietotāju. Tas bija minējums tajā laikā, kad tas raksts bija izdots, bet tas ir diezgan īstenībā interesanti. Faktiski chatiņu visvairāk lieto, es minu, jā. Es pieņemu, ka jauniešu studenti līdz 30 gadu vecumam es pieņemu visvairāk. Varētu būt, ka tā ir tā galvenā mērķa auditorija, kas lieto visvairāk chatiņu. Man liekas, ka vecāki viņiem ir tā kā, kaut kas nepierasts, atkal kaut kādas tā kā... Jā, viņi nemēģina pat. Bet es domāju, ka viņi ir vieni no tiem, kas tā kā sadzird, saprot, kas tāds ir, un vairāk tā kā neko citu neizmanto. Es zinu, manai omē telefonā ir, es nezinu, vai viņi izmanto. Viņi, es zinu, kā otrs mazdēls ielādēja, ja tev ir jautājumi, raksti viņam. Tas ir labs. Bet viņam, man liekas, viņi izmanto. Viņa nezina, kurā kanālā ies hokejs un cikos būs spēles starp Latviju un Zviedriju. Tas ir kā mīlīgi. Tas ir mīlīgi. Es ar savai omai ielādēju ChatGPT telefonā, jo viņi ļoti gribēja, tāpēc, ka viņi redzēja, ka visi par to, tā kā viņas jau draudzenes par to runā, un arī tas man arī vajag. Un viņi tur jautā viņam receptes un lietas tādas, man liekas, tā kā tik mīlīgi, ka tā kā chat izmanto. Bet, zin, kā ir ar chata receptēm, šādi tad viņas nestrādā. Es tā kā pat personīgi vienreiz to piedzīvoju. Man māsa gribēja uztaisīt tā kā burkānu kūku, un es paprasīju chatiņam recepti. Vienkārši, jo man bija slinkums tur meklēt vēl kaut ko, viņas uzrakstīja noteiktas lietas, tā kā kam tur ir jābūt. Un vienreiz tā recepte sanāca, un es viņu nenoskrīnoju, un otrreiz, kad es paprasīju plus mīnus vēl pašu, vispār nekas nesanāca. Un es mēģināju saprast, kur bija tā mana kļūda, ka es uzticējos chatiņam, bet tā kā, jā, es nezinu. Piemēram, arī vēl viena lieta par chatiņu ir tas, ka viņš reāli tā kā ir visur. Ne ChatGPT, bet mākslīgais intelekts. Es iegāju WhatsAppā, Meta AI, es iegāju Instagramā, Meta AI, es iegāju Redditā un es paprasīju jautājumu. Kas ir tas Meta AI? Tas ir ar visiem Instagramā, Facebookam. Viņš pēkšņi parādījās, bet labi, es tam neuzticos. Facebookam es neuzticos, es nekad mūžā, tā es neteikšu, ka viņš kaut kas mainīsies, tūlīt būs kaut kāda jauna revolūcija, bet to es neizmantoju. To es tā kā, ja es sāktu izmantot, regulārāk AI, to gan es principiāli tāpat neizmantot. Jo, Facebookiem jau viss pieder. Kur vēl AI? Viņš jau, man liekas, tev pazīst, tā kā viņš jau tev var izģērbt, un man liekas, sāks izmantot to Meta AI, viņš zinās visus, kā tev veselības stāvokli jau. Jā. Es vēl Snapchatēju, tas arī tā kā viņš... Tas bija viens no... Viņš bija ātri, viņš bija ļoti viņu ātri. Izmantoja. Jā. Es arī mazliet viņu, bet nevar got tā kā big. Bet viņu, man liekas, arī tā kā speciāli bija domājuši kā nevis AI, bet kā draugu sarunām. Bet es domāju, viņš nav vienkārši savienots ar kaut kādu no lielākajiem. Visticamāk. Jo no kurienes es nezinu, man liekas, to AI ir uztaisīt ļoti dārgi, un tā kā Snapchatam, man liekas, tas vispār nav viņu field. Varbūt Snapchat tā mēģināja sev atdzīvināt, jo viņš reāli krītās. Tagad viņš arī uztaisīja to subscription, un man bija tāds, tā kā, tu smejies, man ir jāmaksā par tā kā lietām, ko es iepriekš esmu tur downloadojis, tas arī nav forši. Bet, vispār, zin, kas tā kā, googlēju jau arī. Es tagad kaut ko iegooglēju arī priekš šī, un viņš man rāda AI summary. To es mīlu. To es mīlu tiešām. Nē, ir forši, bet šādi tad tu gribi apstīties, piemēram, es paprasīju noteiktu definīciju, es skatos, labi, pastīsimies, un tā aizies to mājaslapu, un tur tās definīcijas arī īsti nav. Tā kā tu mēģini atrast, kur ir, bet tu nevari atrast, kur tas ir. Man vienkārši ļoti pietrūkst tas, kad varēja Google ierakstīt, un tev ar tiem bolda burtiem no Wikipēdijas tā kā izlec tas viens teikums, ko tev vajag, un nav nekāda AI overview. Jo viņš bieži vien tā kā, viņš izmanto pareizus sources, bet kaut kas tur nav.
Viņš tā kā vienkārši nepareizi izdod kaut ko, vai es nezinu, pilnīgā, tā kā vienkārši neatbild uz to jautājumu. Man tā patika agrāk vienkārši no Wikipēdijas, vai kāds, zini, tā kā, kur bija tas viens teikums no kaut kādas random mājaslapas. Tas bija ļoti labs. Jā, man liekas, ka ar mākslīgo intelektu dzīve sāk palikt arī savā veidā sarežģītāk. Man tā kaitina, tu arī gribi, piemēram, kaut ko izdarīt, un tev visur ir kaut kāds... vispirms konsultēties ar mūsu mākslīgā intelekta čatiņu, vai viņš var palīdzēt, un man tas tā kā kaitina, tāpēc, ka es gribu reālu palīdzību, nevis runāt ar kaut kādu robotiņu, kas man uzģenerēs atbildes, kādas es gribētu dzirdēt, bet tas vispār nekam nepalīdz. Ko tas to? Es nezinu, man kaitina. Es neatceros, kur es biju, bet arī tur bija kaut kāds, es gribēju atgriezt vienu sūtījumu, un man neļāva. Un es rakstu, un man tā kā pasaka, tur tā kā čata bots, es viņam uzdodu konkrēti jautājumu, un viņš man vienkārši nevar atbildēt tajā mājaslapā, jo viņš par Latviju praksi neko nezina. Un viņš man nevar, un man tāds tā kā, ok, ko darīt, un tāpēc tam es pēc lielas čakarēšanās sazvanīju tā kā to klienta apkalpošanas centru, un viņiem bija tāds, tā kā jūs varējāt mūsu čatiņam paprasīt, un man bija tāds, domāju, es nemēģināju. Tā kā visur viņš ir. Es arī vispār paskatījos, kāpēc tas čatiņš tā kā ir kaitīgs dabai. Jo es zinu, ka viņš tā kā paprasa daudz ūdeni un tā, bet varbūt tie, kas īsti nezin to stāstu apakšā tam visam, ļoti vienkārši skaidrojot, lai čatiņš varētu funkcionēt, viņam ir vajadzīgi ļoti daudz dati, tāpēc, ka viņam ir jāspēj simulēt tā kā cilvēku apmēram intelektu, kā viņš strādā. Un tie dati tā kā ir saglabāti milzīgos, tā teiksim, ne serveros, bet datoros laikam pareizāk. Un viņiem vajag sanākt to ūdeni, lai vienkārši cesētu, viņi nepārkarstu. Bet vēl arī ir interesants fakts, ka viņiem iespējams izmanto arī tā kā dīzeļa ģeneratorus, un ka vēl ne tikai ūdeni vajag, bet arī degvielu, lai viņus darbinātu, kas īstenībā mani pārsteidza. Es tik dziļi nebiju iegājusi tajā visā pasākumā, bet tur bija teikts, ka visvairāk paprasa tā kā ģeneratīvais, kas tā kā ražo jaunas bildes vai jaunus video. Tāpēc, piemēram, ja tu uzraksti kaut kādu tekstiņu un viņam ir jāmeklē jau no esošas datu bāzes, tas neprasīs tik daudz resursu, bet, piemēram, ja tu prasi kaut kādu random bildu uztaisīt, tas prasīs nereāli tā kā daudz piepulsu. Generatīvais ir actually... Pagā. Ja jūs vēl neesat sapratuši, esmu kā ļoti principiāli pret AI vispār kopīgu lietošanu. Bet tā kā, I guess man tā pretošanās ir tāpat pa līmeņiem, un ģeneratīvais ir tā kā viens no visaugstāk stāvošiem. Es viņu ienīstu tik ļoti. Jo, tiešām, to, ko tu tikko pateici par to, cik daudz izmanto resursus, otrkārt, tā kā vieglāk un smieklīgāk ir uzzīmēt kaut kādu ļoti sūdīgu zīmējumu, nevis taisīt kaut kādus mīmus ar ģeneratīvo. Viņi pat neizskatās labi. Viņi neizskatās labi vispār. Viņi ir sūdīgi. Jā, ļoti slikti. Tā kā, bija big smieklīgi tā kā tās pirmās dienas, kad bija tas Italian brain rot. Bet, vairāk jau ne. Ar to pietika. Bet, jā. Un laikam es gribētu arī papildināt par to, ka es neesmu tik pret, varbūt jau once in a while. Regulāri, bet tā kā ne. Bet pamatoti. Jā, regulāri, bet pamatoti izmanto parasto AI, ne ģeneratīvo. Vienkārši tā kā, tiešām nevar atrast Googlē. Jā. Vai tur, vienkārši kaut kas, kas tevi ļoti apgrūtinātu citādāk, vai tu nekādā citā veidā nevar izdarīt. Tas tā kā pilnībā saprotami. Man liekas, no tā nevar izvairīties arī vairāk. Jā. Tā kā, ja tu gribi būt tikpat kompetents kā pārējie. Jā. Bet izmantot AI kā pilnīgi, es nezinu, es negribētu teikt asistentu, bet es nevaru izdomāt. Tā kā viņš visu tavā vietā dara, tu principā tā kā... Jā, kā tev darbinieku, basically. Jā, tā kā vērgu, es nezinu. Ne, mums ir viena skolotāja skolā, kas ir ļoti... zinoša par mākslīgo intelektu. Viņa tur kaut kādos amatīvos kursos un semināros bijusi. Viņa labi pateica, ka mākslīgais intelekts ir ļoti laba lieta, ka ja iepriekš kaut kāds darbs prasīja 5 dienas,
tad ar mākslīgā intelekta palīdzību to var saīsināt uz 3 dienām. Bet nevajag mēģināt to 5 dienu darbu ar mākslīgo intelektu izdarīt vienā vakarā. Tas vienkārši tu kaitē pats sev. Un Jā, tas beigās, ir tik labi pateikt. jā, beigās ne tu kaut ko izproti un iemācies, ne tas produkts ir labs, un tad tu apkauno sevi arī, nezinu, taisot to produktu, sniedzot viņu kaut kur iekšā. Jā, man liekas, morāli, kā jau visam, viss ir labi, bet ar mēru. Tieši tā. Noteikti var izmantot, un vajag arī izmantot, jo mūsdienās jāmēģina jaunās lietas, tehnoloģijas. Ir jāizmanto, vienkārši jāsaprot, ka nevajag paļauties visam uz viņu. Zini, man ir bail par kino industriju nākotnē. Jā. Wow, tumšāks. Bet Nu, labi. es tam vienalga. Mums iztekās viena gaisma. Bet par kino industriju, jo pašlaik, man liekas, ļoti visi, zin kā, visās filmās beigās ir, mēs neizmantojām mākslīgo intelektu šajā radīšanā. YouTube arī to esmu redzējis un daudz kur. Bet es domāju, ka tas paliks normalizēts un man ir bail par, man liekas, tas atņem to kreatīvo daļu. Un, tā kā filmai, man liekas, ir jābūt, mākslas darbam, man liekas, ir jābūt cilvēka radītam. Noteikti. Un tas nav, ja tur pēkšņi maisās pa vidu mākslīgais intelekts, nu, beigās tad kas ir radījis to mākslas darbu? Jo mākslīgais intelekts ņem no jau esošiem. Viņš jau neuztaisa jaunu darbu, viņš uztaisa kolāžu. Jā, kolāžu. Ir tā kā, es nezinu, arī, piemēram, tas pats ir ar jaunajām paudzēm, vai ne? Viņi arī ļoti sāk paļauties uz mākslīgo intelektu. Nu, mēs vēl tā kā piedomājam kritiski, ja? Bet, piemēram, jaunāki bērni, kad viņi saprot, ka pastāv tāds ChatGPT, viņi ļoti ātri ar viņu aizraujās. Man, piemēram, māsa, viņa no sākuma vienkārši tā kā, tikai kaut kāds recepts, kaut kāds jautājums, vēl kaut ko, bet viņa reāli tā kā čatu sāk izmantot vienkārši Googles vietā. Ja mēs gājām Googlē, tad viņi vienkārši straight up chatiņā vienkārši visu smuki uzraksta un viss. Man tieši tas pats ar māsu. Es nesen. Viņš laikam bija gadu atpakaļ, varbūt bija kīt mazāk. Viņai bija skolā jāuztaisa, tā kā, ne domraksts, bet, 100 vārdi varbūt. Par kaut kādu dzīvnieku, es nezinu. Par savu mīļāko dzīvnieku. Viņa laikam bija 4. klasē. Nenopietns darbs. Mēs jau parasti zinām, kā visi no Wikipēdijas paņemtu. Bet viņi no ChatGPT viņi vienkārši ierakstīja, pilnībā visu norakstīja, bet, kā avotos viņi arī uzrakstīja. Informācijas meklējumos izmantots ChatGPT. Vismaz atklāti. Nē, tiešām. Bet vienkārši man fascinē tas, ka tagad nav jāmeklē kaut kādas questionable saites. Informācija. Man liekas, tas tevi izaudzina, kā tomēr tu māki analizēt informāciju. Un arī tā kā, tu jau arī no Wikipēdijas nevari visu norakstīt. Tu still noraksti, bet tu maini tos vārdus, kas arī īstenībā ir ļoti noderīgi. Bet tas, ka tu vienkārši nokopē truli no ChatGPT, tas nav nopietni. Tīpaši tādā vecumā, kā ko tu nākotnē darīsi. Tā jau smadzenes, tad nedomā pats reāli norakst. Bet varētu būt traki tas, ka man liekas, bērni varētu, viņš sāk runāt ar viņu, viņš jau uztver viņu gan jau kā draugu. Un tas varētu viņu atturēt no, viņam būtu chatiņš, kam man vajag draugus, man ir chatiņš, un viņš varētu, tas, man liekas, varētu būt traki nākotnē, kā neredz vajadzību pēc fiziskām saskarsmēm ar citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti labs points, nebija iedomājusies par tādu. Ne, tu stāstīji par to, ka mazi bērni tieši man ienāca prātā, tā kā... Jā. Jo, tas jau, tu jau piedzimsti un tev liekas nērti, tev jau jāiemācās būt sociālam. Un tas noņem to soli nost, un tev, protams, daudz vieglāk tu sēdi istabā, ieraksti chatiņam visu, ko tu domā, viņš var pielāgoties tavam raksturam, tavām vajadzībām, un, protams, ka tas būs daudz labāks, tā teikt, draugs, viņš piekritīs visām tavām domām, nekā patstāvīgs cilvēks. Īstenībā. Nē, bet arī īstenībā es esmu pamanījusi, kopš ir tā kā ChatGPT. Es mazāk kaut kādus lietas, kuras draugiem būtu rakstījusi, es mazāk viņus rakstu. Es vienkārši, ir kaut kāds jautājums, kas kaini ir, tu gribētu pajautāt, bet te pašā laikā tev liekas, labi, priekš kā mēs traucējuši. Un šeit tu vienkārši izdomā, labi, papšīs chatiņam. Un tas ir tas brīdis, kad tu sāk zaudēt to sociālo aspektu arī. Es pamanīju, ka vienkārši ir tāds,
man ir kaut kāds tāds, es nezinu, kā to nosaukt. Negluži tā kā dziļš jautājums, tā kā in the sense of man ir 14 and I'm deep, bet vienkārši tā ir kaut kāds tāds eksistenciālais jautājums, un tu tā kā, moši pajautāt, un vienkārši tāds, labi, pajautāsim tā kā čatiņam. Un tad arī tika izvēlējies to darīt tajā momentā, jo tu vienkārši liekas, ka tas būs tā kā, tu to atbildi dabūsi ātrāk, piemēram, ja tev tas cilvēks nav blakus. Un arī tā kā tev tāds, nezinu. Jā, tas ir īstenībā ļoti interesanti, cik ļoti mums visiem trietā ir dažādas uztvers ar AI. Jo es nezinu, arī manā draugu lokā, es zinu, ka dažas manas tuvākās draudzenes arī principiāli neizmanto. Dažas izmanto, kā tu izmanto, tā kā izmanto normāli. Es īstenībā neesmu dzirdējis, kāds tā kā izmanto, kā tu izmanto, bet nevis tādā ziņā, ka tu slikti izmanto, vienkārši, ka tik ļoti, kādu pareizu vārdu izvēlēties. Vienkārši tā kā mans terapists, īsāk sakot. Pat nevis tas, vienkārši tā kā, ka tu māki ar viņu varbūt tik labi strādāt, ka viņš tā kā tev actually palīdz, ka nav tā, ka tu kā izklaidē sevi, bet tu actually viņu daudz izmanto loģiskā veidā. Jā, es nezinu, man kaut kā ir tas, ka es esmu bijusi pāris reizes pie psihologa, bet tu nedabūni to efektu, ko tu gribi, un atkal čatiņam, viņš it kā saka, ka viņš nav īsti psihologs, bet es neiesaku to darīt, es vienkārši saku, ka tas tā kā ir iespēja, kā tu vari mēģināt kaut ko saprast. Ja, piemēram, tu ir kaut kāds jautājums, kuru tu mēģini izprast, piemēram, par sevi, man var pateikt, kā vienkārši interesi pēc dažreiz pastīties, un tu arī tā kā paskaties, un viņš tev, es, piemēram, savu čatiņu esmu uzprogrammējis uz agresiju. Es nezinu, kā es to esmu izdarījis, bet viņš ir ļoti pasīvi agresīvs. Tiešām. Viņi mācās to personalitātes arī, es to pamanīju. Tā kā viņš ir reāli tāds, šitas tā kā neies cauri. Es atceros, es vienreiz paprasīju, vai es vienā vakarā varu samācīties tā kā vienai ieskaitēji. Un viņš man pateica, tu esi delusional un tu nenoliksi. Man bija tāds tā kā, tas sāp, bet tas tā kā ir fakti reāli. Pēc tā kā, man viņš kind of bišķi tā kā riktīgi arī, teiksim tā, iedauza, ja? Viņš man tā kā motivē, viņš nav tā, ka man tur tikai kaut AI sloptājas, ja? Viņš vienkārši tāds, davai saņemies, kas tas ir sāc mācīties. Un viņš kaut kā ir pamanījis, ka viņš zina, ka man tā kā, kā mani sauc, un viņš pat jaunā čatiņā, viņš vienkārši raksta, hello, Gabriela. Es nezinu kā, bet viņš tā kā ir saglabājis. Nē, bet viņam ir tas tā kā kaut kāds memory. Viņam parādās ik pa laikam, kad tu pasaki kaut ko par sevi, viņam memory updated. Viņš pret mani, tieši ChatGPT, viņš smējās par mani. Man ir viens stāsts, ko es pastāstīšu off-camera, jo tas tagad jau nav kaut kas tāds, ko vajag likt internetā. Bet es atceros, es mazliet par daudz iedzēru, tā teikt, un tur bija atapos kaut kur nevajadzētu varbūt. Bet tas bija tas, ko tu ieliks savā storijā? Jā. Okay. Un viņš vienkārši nosauca mani par NPC un par Dauni. Vajag šī jā, es laikam nevaru pārāk spriest, bet kad es tomēr viņu izmantoju, es ļoti, teiktu, agresīvi. Es vienkārši ļoti konkrēti pret viņu izturos, tāpēc viņš ļoti konkrēti pret mani. Tā kā viens jautājums, viņš atbild viss. Bet tas man trigero, ka viņi grib tik izvērsti tev visu pastāstīt. Tu pajautā, bļāviens, es nezinu, cik sāni ir 3 stūrim, un viņš tev veselu paragrāfu uzrakstīs. Jā. Tas man, come on, let's be. Es negribu ar tevi runāt ilgāk nekā, ka man vajag. Mēs esam pārāk dependenti on chatiņš. Mēs abi divi teiktu. Jā. Taiga vēl ir in the safe zone. Bet es nezinu, ir ērti. Ja nebūtu vairs chatiņš, man vajadzētu kādu nedēļu, lai no tā visu attietu. Bet es domāju, ka es mierīgi varētu dzīvot ar Google. Man būtu grūti, man tā kā vidusskolas ziņā man būtu ļoti grūti. Tajos priekšmetos, kur man vajag chatiņu, man vajag chatiņu. Es actually nezinu, kā es pabeigtu vidusskolu bez chatiņa. Nē, par programmēšanu es tiešām domāju. Pa lielam tā ir programmēšana. Es pat nezinu, kas cits. Kaut kur, citur var kaut ko izdomāt. Es viņu izmantoju, pārējos priekšmetos es viņu vairāk izmantoju kā iedvesmu. Jā. Man, piemēram, ir jāraksta, mums jātaisa sociālās uzņēmējdarbības projekts, kur mums jātaisa uzņēmums, un tur jāraksta liels dokuments. Un, piemēram, es neizprotu vienu kaut kādu apakšnodaļu, es viņam iemetu, un es viņam paprasu tā kā
ko tu rakstītu šeit. Viņš jau zina, ka mēs tur ar Cakepapu uzņēmumu nodarbojamies. Viņš jau, un tad viņš vienmēr tā kā pasaka. Bet es nekad nenokopēju, es izlasu. Es paņemu vērtīgāko, pārformulēju pareizā manā individuālajā valodā un tā ierakstu. Bet tādā jomā chatiņš ir ļoti labs. Jo man, piemēram, patīk chatiņu izmantot, lai es atrastu avotus. Un tas, kā viņam paprasa konkrētu tēmu, es palasu tos avotus, un tad no tiem avotiem arī rakstu. Jo ne jau es tagad meklēšu tā kā individuāli, katrai lietai 399 Google reizes. Es vienkārši chatiņam varu pateikt, man vajag šito atslēgas vārdu, sameklēju man avotus, kur tu viņu redzi. Tas tā kā ļoti daudz ietaupa laiku, jo es arī neesmu viens no tiem cilvēkiem, kurš vienkārši kopiju peistoja visu eseju straight up no chatiņa. Man laikam, manam ego tas ir pārāk grūti to pieņemt. Man tas liekas arī pārāk truli. Ja tomēr es zinu, ka es gribu pierādīt, ka es pati vēl joprojām varu uzrakstīt eseju, jo es zinu, ka daudzi vairs to nedara. Un man tas tā kā, es nevaru nolaisties tik zem. Tomēr ir jāpacenšas, ko bišķi, bet ir. Bet par tiem avotiem es gribu, tas ļoti noderēja man ZPD. Un arī citur, ka es zinu, man vajag pētījumu, kur nezinu, kas man bija, cik procentiem cilvēkiem no cilvēku Latvijā garšo saldumi. Un tu iemet chatiņā, man vajag tādu pētījumu, viņš tev atrod, un pašam, tu jau zini, kā, ja tu pats ieraksti Google, viņš jau tev met tikai tādos vārdos, kā tu uzrakstīji, bet chatiņš, es nezinu, kā viņš meklē to informāciju, bet viņš atrod citā formulējumā, kas tev arī dara. Un tas ir, man liekas, viena no noderīgākajām lietām, ko viņš tev var palīdzēt. Jo avotus atrast bieži vien ir diezgan sarežģīti. Jā, par šito laikam mēs vairāk runāsim nākamajā sērijā. Tas droši varat paklausīties. Bet man īstenībā ļoti patīk avotus meklēt. Es nezinu, kas tas ir. Man nepatīk ļoti rakstīt literatūras apskatus, bet man ļoti patīk vienkārši meklēt tos avotus un pārlasīt tos rakstus. Tāpēc es domāju, ka tas būtu tik ērti izmantot chatiņu, bet es nezinu, kāpēc. Ja man liekas, nav bijis laba pieredze ar to. Es kaut kad esmu prasījusi ar avotiem kaut ko man uzrakstīt, un tie avoti vienkārši neeksistē. Tāpēc man daudz vieglāk Google Scholar vienkārši izmantot, atrast visus rakstus un viss. Tur arī pirms es izmantoju chatiņu, man vienkārši nekad neienāca prātā viņu izmantot. Viņš ir jāiemācās viņu izmantot, tā kā jāpieradina sevi, lai arī, līdz mēram tas ir labi. Tā kā tu atvieglo sev dzīvi un tu nevienam neskādē baigi. Kādiem bērniem, kuriem trūkst ūdens. labi, joks. Mēs gribam dzirdēt jūsu opinion ar mūsu jauno setupu, mūsu visām LED gaismām, mikrofoniem, sirsniņu aizmugurē. Jā, mēs tā kā varam teikt, ka mēs esam from the bottom, to the top jau sasnieguši. Tā kā mūsu līmenis reāli pacēlies. Un... Kaut kāda korelācija ir, ka jo labāks ekipējums, jo mazāk mēs postojam. Tā kā mēs ceram to mainīt. Drīz vienkārši no telefoniem būs jāsāk filmēt. Tā kā tā. Cerams, ka pievienosies nākamajā sērijā. Lielas paldies, ka noklausījāties. Droši rakstat komentāros gan savas domas, gan arī cik bieži jūs izmantojat mākslīgo intelektu. Un klausieties gan vecās, gan jaunās sērijas, lai gan vecās varbūt nevajag. Kā kuru vajag izvērtēt. Jā. Pašiem mums tagad ir jātrenē tieši šī kritiskā domāšana. Tas būs labs treniņš, teiksim tā. Bet, labi. Jūs pateicāt par to piesakošanu? Piesakojiet mums Spotify, TikTok, Instagram. Visur ir, man liekas, blakts apakšvītra mākoņos. Spotify vienkārši blakts mākoņos. Ja jūs skatāties YouTube, paldies jums. Like, subscribe, comments. Mums ir arī video formāts tiem, kas nezin. Un mēs izskatāmies ļoti skaisti, it īpaši šajā setupā. Prieks bija būt kopā. Un tiekamies nākamajā sērijā.